Dāmas un kungi, mani sauc Oskars Kastēns. Šis ir pirmais raidījums podkāstu sērijā, un šodien studijas viesis mums ir Oļegs Burovs. Labdien, Oļeg! Sveicināti! Īs ievads. Oļegs pašlaik ir Saeimas deputāts un Saeimas valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsēdētājs. Pirms tam ir vairāk nekā 20 gadi nostrādāti Rīgas domē, īpašuma pārvaldē, īpašuma departamenta direktors, Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks un arī Rīgas domes priekšsēdētājs. Iespaidīgs Rīgas, teiksim, stāsts, bet man pirmais jautājums būs nevis par Rīgu, bet par to, kas ir noticis pēdējo mēnešu laikā. Jūs arī esat gods kalpot Rīgai priekšsēdētājs, un jūs plānojat startēt kopā, tas, es domāju, partija, kopā ar ZZS. Kāpēc tāds lēmums, kāds ir racionālais grauds apakšā visam šim stāstam? 20. gada Rīgas domes ārkārtas vēlēšanas GKR startē kā atsevišķi kā partija. Mums bija ļoti būtiski pārbaudīt, vai mēs esam kā partija, vai mēs esam satelīts vienai vai otrai partijai. Šo pārbaudu mēs izturējam, mēs bijām ievēlēti, mēs dabūjām vairāk nekā 5%, 5 deputāti. Nākamais solis, protams, meklēt sadarbības partnerus. Ņemot vērā, ka mūsu partija 12 gadi, mēs esam pilsētas partija, loģiski, ka mūsu intereses ir Rīga, galvaspilsēta. Mēs sākam domāt, kas varētu būt. Un šeit es pateikšu, kas varētu būt no partneriem. Un šeit tie apsvarami ir ļoti vienkārši. Jebkura pašvaldības partija ir pragmatiska, saimnieciska partija, kam ir ļoti svešs populizms. Kāpēc pašvaldības partija nevar būt partija populistiem? Tāpēc, ka vistuvāk iedzīvotājiem pašvaldības partija un visvieglāk pārbaudīt, vai to, ko mēs solam, ir īstenojams vai nav. Un skatīt uz citām partijām, kāpēc zemnieki? Zemnieki pēc būtības arī ir saimnieciski domājuši, arī nav populisti, kas ir absolūti loģiski, ja kaut kur viņi savas vērtības ir konservatīvi, mēs arī runājam par kristīgām vērtībām, un šeit loģika ir, tas ir galvenais. Galu galā zemniekiem ZZS ir sauklis esi saimnieks savā zemē. Varbūt arī saimnieks savā pilsētā. Tieši tā, tev ir taisnība, mēs esam saimnieki savā pilsētā, savā mājokli, savā apkaimē un tā tālāk. Ja? Tas ir pats galvenais. Ja? Vēl viens aspekts, es redzu, strādājot Saeimā kopā ar ZZS frakciju, cik tas ir laba komanda, cik viņiem ir laba sadarbība, kā viņi runā, kā veido šo politiku. Man personīgi, arī kā Saeimas deputātam tas ir pieņemams, mūsu kolēģiem arī, tāpēc, kad mēs skatījām valdes sēdē jautājumu par iespējumu startu ar zemniekiem, visi valdes locekļi vienbalsīgi nobalsoja par. Skaidrs, te jau partija atbalsta, te jau jāiet. Ja mēs runājam par pārstāvjiem no zemniekiem, galu galā to skaras viens no kandidātiem no zemniekiem Rīgas sarakstā. Tāpēc tas ir ļoti labi, papildinām visas un apvienojam visu savu resursu, lai dabūtu šo rezultātu. Jā, tur varētu būt zinām sinerģijas, pilnīgi piekrīt. Ņemot vērā tavu pieredzi īpašuma departamentā, Rīgas domes vadībā, ja mēs tagad atskatāmies uz padarītajiem darbiem, par kuriem darbiem tev pašiem lielākais prieks, un varbūt varētu izstāstīt arī kādu faktu, kur varbūt plašāka auditorija nezina, vai kādu kuriozu, jo tomēr darbs tika ieguldījis diezgan liels, gan Meža parkā, gan Krievu drāmas teātrī, gan VF kultūras pilī. Būtu interesanti uzzināt no tevis kaut ko mazliet vairāk par šiem te faktiem. Mana laika. Tagad esoša Rīgas domes vadība lepojas. Mēs tur remontējam bērnu dārzi, mēs remontējam skolas, un pretī var pateikt, ka man sava laika, tā arī viņam, bet tas ir jūsu pienākums. Jūs par to saņemat algu. Tas ir absolūti normāli, par ko vispār stāst. Ja? Runājot par tiem maniem darbiem, pirmkārt, tas nav mani darbi, tas ir manas komandas darbs, ar ko es strādāju departamentā, vai tas ir būvniecības speciālisti, būvinženieri, tammetēji, juristi, bet tas ir kopā mūsu darbs. Ja? Es gribu pateikt par tiem objektiem, kuriem ir absolūti mūsu iniciatīva, kur mēs nākam pie politikiem un mēģinām viņiem pierādīt, ka tieši ar to vajadzētu nodarboties. Mēs ņemam uz sevi atbildību
Un par to vārdu atbildību es arī pēc tam gribu pateikt vēl, ja, un sākam no Krievu dramas teātriem, sanāk tā, ka sava laika tas bija posms 3 gadi, kad es nestrādāju Rīgas dome, un es kaut kāda jauka vasaras dienā apsēžos kopā ar bijušo teātra direktoru, Krievas dramas direktoru Eduardu Cehavalu. Viņš sāk stāstīt, ka viņi nāk pie tā laika domas priekšsēdētāja, nevar atrisināt jautājumu, un es teicu, man ir ļoti svarīgi, ļoti būtiski dabūt šo rezultātu pie nosacījuma, ka es vēl nestrādāju domē. Man tur nebija nekāds kresls domē. Un mēs tiešām visu to organizējam, pierādījam, atvedam uz turien tā laika komitejas vadītā Andri Ameriku, un tad viss šis process sākas. Un droši vien ar šo projektu es atgriežos atpakaļ Rīgas doma. Tas bija ļoti interesants projekts no tā, ka tā laika, tas bija 8. 9. gads, krīze. Tas bija vienīgais kran pilsētas centra, kas darbojas Krievu dramas teātri, tur absolūti tehniski, ņemot vērā, ka vēsturiskā eka viss bija pamainīts, bet šīs projekts bija iztenots. Un faktiski uz to datumu pabeigšanu, tur bija 10. gads, šis teātris pēc tehniskā aprīkojuma skaitēs, ka viens Eiropa no labākiem teātriem, tāda neliela apjoma, tur 575 vietas, ja. Atbildot uz jautājumu, kur tev ir tāds objekts, kas vairāk pie sirds, kur ir ļoti sarežģīts, ļoti emocionāls, viennozīmīgi es gribu pateikt Latvijas Nacionālais Mākslas muzejs. Ļoti grūti nākam uz to ideju, ka vajadzētu sākt Mākslas muzeja rekonstrukciju, restaurāciju, paplašināt telpas, metu konkursu vairāk nekā 20 precedente, un skaidrs, ka viņu var paplašināt, kā jūs sapratat, ne uz Valdemāra ielas puse, bet uz parka puse, kā to darīt, kādi ir varianti. Sakam, būvēt projektēšanas laika sapulcē, mēs taisam iknedēļas sapulces arhitekti, pienāk un prasa, bet mums ir iespēja pieprojektēt apakšzemes apjoma vēl vienu lielu zāli, 850 metri, tāds balta zāle, viens tāds kūp, kur varētu būt lielas izstādes. Mēs uzreiz piekritam, protams, tas sadardzināja projektu, bet tehniski viss tas bija iespējams, un mēs dabūjam zālē, ko šobrīd skatās, tas ir vienīga liela zāle visam ekspozīcijam. Mēs redzam, cik kādas lielas izstādes tur notiek. Runājot par Mākslas muzeju, pēc tam parādījās, ņemot vērā, ka bija izrakta ļoti liela bedra, parādījās uz fasādes nelielas plaisas, un vienlaicīgi notiek 21. novembris, 13. gads, 11 gadi atpakaļ, Zolitūdas traģēdija. Celtnieki, kas savā laika būvēja Maksimu, ir kompānija, būvkompānija R&R, mums R&R būvē Mākslas muzeju. Es pats redzēju, ka tiem cilvēkiem, strādājot Mākslas muzeja objekta, viņam morāli bija ļoti grūti. Viņam uz tās darba visam rebem bija rakstīts kompānijas nosaukums. Es sapratu, ka viņam morāli tas bija ļoti grūti. Protams, man zvanīja politiķi un teica, vajadzētu izbeigt ar viņiem līgumu, parādīt politiski, ka mēs gribam no viņam distancēties. Un tajā laika parādījās gruntsūdeni, tajā pašā laika parādījās plaisas. Es biju gatavs tam, ka uzreiz negaidīti šo celtniecību var aiztaisīt ciet. Kaut politisku iemeslu dēļ, kaut kāda PR dēļ, bija ļoti daudz varianti. Tāpēc mums bija vairākas sapulces, mēs tiekamies un 8 vakara, un visi gaidīja žurnālisti, kāds tur būs paziņojums, un mēs tiekamies sestdien, svētdien, mums izdevās konsolidēt visu kompāniju, runāt par būvniekiem, par arhitektiem, par būvuzraugiem, un kad notiek Sparu svētki, es paziņoju 14 mēneši iepriekš, kā 1. decembris, 15. gads, 11. šis objekts būs nodot eksploatācijai 14 mēnešu iepriekš. Tas bija tāds pirmais gadījums Latvijā. Mēs patiešām nodevām viņu eksploatācijai 11. Jā, 11. varu pateikt, ka bez 10.11. vēl nebija viens atzinums no Rīgas ūdeni, bet mēs viņu dabājam un nekad tika nodota. Un tad pēc tam, kad mēs taisam atvērtu durvju dienu, vēl bez gleznam, bet mēs rādījām šo muzeju, rinda
stāvēja no Valdemāra, no muzeja ieejas līdz Kalpaka bulvārim. Cilvēkiem bija ļoti interesanti paskatīties, starp citu, tāda pati rinda stāvēja apskatīties Krievu dramas teātrī. Ja? Tāpēc tas bija tāds visemocionālākais objekts, un sava laika mans bijušais priekšnieks vicemēra Andris Amerikas stāstīja, nu tev nesanāk nekāda Eiropas līdzekļa uz šo piesaistīt, tāpēc, ka politiski pie Rīgas domes varas ir vieni politiķi, tevis brīvībai Nacionālā apvienība ir kultūras ministrija, ne. Un ar to nodarbojas personīgi es, mums izdevās visiem paskaidrot, pamatot, un šis objekts ir nodots. Pēc tam VF kultūras pils, ko es tiešām ierosināju viņu pabeigt, un arī viņš pilnībā ir atremontēts, un, protams, kultūras nama Ziemeļblāsma. Sanāk tā, ka tas ir mecenāta Dombrovska īpašums, un kas piederēja sava laika satiksmes ministrijai, un negribēja neviens viņu atjaunot, un viens no iemesliem bija tāds, ka Dombrovskim testamentam bija rakstīts, ka viņš novēl šo kultūras namu Ziemeļblāsma manai mīļai Latviju tautai. Un juristi stāstīja, ka Latviju tauta tas ir valsts, bet ne Rīgas dome. Un sava laika gadsimta sākumā es biju tāds strādājot par pārvaldes priekšnieku, pats, kas to motivēja no tribunas, un mēs viņu pārņemam sev Rīgas dome. Tāpēc uzreiz, kad es atgriežos 7. gada dome, mēs uzreiz sākam runāt par Ziemeļblāsmas atjaunošanu, un tas atkal ir ļoti būtiski. Tā rajona, kas ir Vesmelgrāvis, kas ir attālināta no pilsētas centra, dabūt tādu sakārtotu objektu ar visu šo parku, 55,000 kvadrātmetru, ja, tas ir ļoti būtiski. Tādu objekti ir daudz, un pabeidzot es gribu pateikt par to pašu pirmo slimnīcu. Un kaut kur 9. gada, es sapratu, ka bija vairāki priekšlikumi, varbūt šo slimnīcu sadalīt, varbūt privatizēt, varbūt kaut ko atsevināt, vai pa daļam, vai pilnībā. Atrodas ļoti svarīga pilsētas centra vietā, zeme ir darga, kāpēc ne? Un mēs sākam šo slimnīcu atjaunot, un šeit es gribu pateikt par vienu politiku, kas ir šobrīd jau vairāki gadi aizsaule, Leonīds Kurdzjumov, vispār ļoti interesants cilvēks, kas sava laikā, būdams augstākās padomes deputāts, balsoja pret Latvijas neatkarības. Bet runājot ar viņu, viņš teica, jā, tajā laikā es balsoju pret. Es atšķirībā no citiem neslēpjas tolētā, es tiešām balsoju pret, bet tagad es esmu vislielākais Latvijas patriots, es esmu Latvijas Republikas pilsonis, un tiešām tas ir cilvēks, kas nebaidies aizstāvēt savu pozīciju. Un es gribu pateikt to, ka tā slimnīca bija saglabāta, ka slimnīca, tas ir viņa nopelns, ja? Un mēs sākam visu rekonstrukciju ar viņa vārdu. Un tad, kad viņš aizgājis aizsaulē, patiešām mēs runājam par to, ka mūsu atjaunošana, mūsu tie darbi, ko mēs darām, tas ir zināmā mērā piemineklis viņa darbi vai piemineklis tam, ka viņš aizstāvēja sociālo un veselības nozara Latvijā. Rīga, es atvainojos. Tas ir tā, pēc tam vairākas skolas, un es pateikšu tā emocionāli. Vislielākais gandarījums, un vispār man dažreiz stāsta, tad kāds ir gandarījums, kad tu strādā pašvaldība. Un droši vien tiem būvniekiem, kas nodarbojas ar būvniecību, būvniecības inženieriem, juristiem, viņiem, protams, lielāka alga strādājot privatbiznesa. Bet kad tu remontē skolu, un tu zini, ka tai skolai vajadzētu būt atvērtai, sagatavotai, rekonstruētai priekš skolēniem 1. septembri, un kad viss ir pabeigts, un tev aicina uz to svinīgu atklāšanu 1. septembri, un tu skaties acis skolotājiem, administrācijai, vecākiem, bērniem, ka tiešām tas ir izdarīts, es jums pateikšu, tas ir tā laime, par ko ir vērts strādāt. Tad, kad sava laika ir Agenskalna rajona, ir Friča brīvzemnieka pamatskola Šmeļinga pēc Šmeļinga projekta, būvēta māja, un mēs tur ielikam dekoratīvo apgaismojumu, nakts apgaismojumu, un kā vienmēr atnācam pārbaudīt, uzaicinājam skolēnus, uzaicinām vecākus pārbaudīt, notestēt, kā mēs uzskatām, ko vajadzētu mainīt. Un kad es stāvēju tur vakaras pusē, es redzēju, ka dažiem cilvēkiem ir asaras acis,
ne tikai direktorai. Arī bērniem bija tā, mēs visi skatējam, un tiešām tad bija tāds lepnums par savu skolu, par šo rajonu. Es pateikšu, man arī bija pilnas emocijas, un tiešām par tādiem mirklim tu sajūta, ka tas ir tad par to tu strādā. Pēdējais droši vien vajadzētu par sevi palepoties un pateikt, tas ir centra sporta kvartāls Krišana Barana. Liels sporta laukums, un ja viņš ir pabeigts 17. gada, bet es gribu pateikt, ka tajā laikā tas bija vienīgais Eiropā tāds liels projekts, sociālās nozīmes projekts, ņemot vērā, ka tur viss ir par brīvu, un kad es pēc 2 gadiem lasīju arhitektiem un nelielas pilsētas mēriem Francijā, Liona, tādu lekciju par tādiem laukumiem. Man Lionas mērs teica, mēs nevaram atļauties pilsētas centru, kur ir darga zeme, būvēt tādu kompleksu, bet tas mums ir ļoti būtiski, mēs gribam ņemt jums piemēru. Ja? Un kad tu skaties, ka šis laukums ir pilns ar bērniem, tu domā, ko viņi darītu, lai šis laukums nebūtu. Staiga pa pagalmiem, piemēram, no tāda drošības viedokļa, runājot ar pašvaldības policiju, viņi uzreiz to dinamiku, ja mēs runājam par kaut kādiem pārkāpumiem, kas ļoti uzlabojas. Un tādi arī kompleksi ir ļoti daudz. Tas ir nedaudz vairāk kā 2 vārdos, bet es atskaities. Atskaiti pieņemt. Oļeg, tu runāji par ļoti daudziem objektiem, par kuriem tev ir prieks un gandarījums, bet tu nepieminēji meža parku. Jā, patiešām, aizmirst vislielāko objektu. Jā, tikko pabeidzam Mākslas muzeju, Vefkultūras pili, tad man piedāvā paņemt projektu Meža parka estrāde, realizēt viņu, ņemot vērā, ka tas viss sākas gadu pirms dziesmas svētkiem. Nosacījumi bija ļoti tādi būtiski, un vajadzētu, ka pirmais posms izveidot skatītāju lauku jaunu. Tad arī es teicu, ka 18. jūnijas 11. tas varētu būt. Neizpildam šo termiņu, nodevam eksploatācijā 2 nedēļas pirms tam. Ja? Bet tiešām tas bija ļoti interesants projekts, kā mēs meklējam tie soli, kas var demontēt, un pēc tam tiešām varētu noteikt pasākumi bez soliem, ko un kā pārbaudījām akustiku, braucam uz Vāciju speciāli visu pārbaudīt, un tad pēc tam nākamais solis sākam runāt par lielu estrādes jau būvniecību. Tā posmā liekas, ka visi aizmirsta finansējumu, un tad runājam, paldies tajā laika finanšu ministrijai Janim Reiram, paldies, protams, par Meža parka estrādā Dacei Melbardai, tas bija viņas projekts, arī kultūras ministrijai, un realizējam, protams, mums visiem paliek atmiņos Zolitude, protams, ir bāžas, kad liela šis metāla konstrukcijas drošība, ņemam metāla konstrukcijas no Budapeštas, no Ungārijas, braucam pārbaudīt, izveidojam tādu sistēmu, ka pārbauda vairākas reizes visu šīs konstrukcijas stiprību Ungārijā, pēc tam vēl viens uzņēmums, pēc tam jau celtnieku vēlreiz, un tad faktiski ar visam šīm tādiem diezgan sarežģījumiem pabeidzam Meža parka estrādi, un es gribu pateikt, tas nav tāda parasta būvē, tas ir būvē tiešām ļoti garīga nozīme un ļoti būtiska, un jautājums ir viens. Pēc visam tiem ieguldījumiem viņi vajadzētu strādāt un strādāt aktīvi. Un šobrīd šeit es aicinu tiešām mūsu visus producentus, kas piesaista no tādas pasaules mēroga zvaigznes, izmantojam Meža parka estrāde. Mēs runājam tiešām par tiem visiem tehniskam telpam, par grimetavām, tāda veida, piemēram, runājot ar arēnas vadītāju, viņš mums pajautāja, Lady Gaga atbrauc ar divānu savu, balto divānu uz koncertu Meža parka. Jums ir lifts, lai to kravas lifts, lai to balto divānu Lady Gaga vai kaut kam citam pēc tam tur novadēt. Jā, mēs izveidojam visu, lai tas būtu. Kravas liftu Lady Gagas divānam, jā? Tas ir tā skan, jā, bet lai nebūtu tā, Oskar, ka tu
nāk, brauc uz turieni, tev prasa, tev vajadzētu šeit papildus naudu, tas mums nav paredzēts vēl papildus naudu, tu visu saskaita un brauc prom. Vai uz Kaunu, vai uz Tallinu, vai uz Helsinkiem. Nē, mums šeit viss ir paredzēts, tas ir tiešām ļoti moderni. Viss tāpēc, tiešām es ļoti vēlos, lai mēs vairāk organizējam pasākumi. Man ir arī tāds sapnis, kāpēc Lampujas katru gadu mēs organizējam cese. Varbūt kaut kāda lampiņa varētu būt Rīgā. Meža parkā strādā, jā. Par to padomāsim. Tev ir vairākas idejas. Varbūt pēc vēlēšanām arī kaut ko domāt. Es domāju, ka meža parka kapacitāte atļauj tur ne tikai lampiņas, bet arī prožektorus tur arī uzlikt. Lai nebiežas tā lampa, kas ir cese, jā? Tad nosaucam par prožektoru, Tieši tā. Labi, Oskar. Tuvojās pašvaldību vēlēšanas 2025. gada jūnijas. Nav jābūt gaišreģim, lai saprastu, ka ļoti daudzi politiskie spēki runās par birokrātiju Rīgas domē, par to, ka domes rīcība ir neefektīva. Kā ir ar birokrātiju Rīgā? Vai ir kādas iespējas samazināt birokrātiju, ņemot vērā to, ka zem Rīgas domas ir milzīgs skaits ar aģentūrām, pārvaldēm un tā tālāk? Kā tu redzi, kā ir iespējams optimizēt Rīgas domas darbu? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka birokrātija ārkārtīgi lielā apjoma ir valsti. Un Kalvas pilsēta, protams, ir viena no tam struktūram, kas ir ļoti birokrātiska un ar visu manu pieredzi, bet ja Oskar, tu man pajautā, man ir ideja par kaut kādu tur, piemēram, attīstības biznesa projektu, ieteic man, paņem man aiz roku un pavadi par visam tam struktūram. Es pateikšu, man arī nebūs tik vienkārši saprast, ja? Un tā problēma ir tāda, ka katrs rada uz citu, ka tev vajadzētu tiešām aiziet pāpli, un katra struktūra, kad tu mēģina kaut ko skaņot vai noskaidrot, ir kā tā dziesma un sākas viss no gala. Komunikācijas starp struktūram nav tā, ka tu var aiziet uz vienu departamentu, uz vienu struktūru, viņi paņem visu tavu lūgumu un pēc tam paši kaut ko apzināt, tu var saņemt veselu paketi. Nē, tas nav, un tiešām priekš rīdziniekiem, ja mēs sākam runāt ar birokrātiju, mēs saprotam uzreiz, tas ir Rīgas būvvaldes stāsts, jā. Un neiet runa tikai par to, ka tā birokrātija aizskavē investīcijas piesaisti Rīgā, protams, aizskavē, bet mēs runājam arī par maziem, tā saucamiem garažas uzņēmējiem, kas ir ļoti neliela. Mēs runājam par fiziskam personam, jā, un tas zaļais koridors, viņam jābūt visiem. Un, protams, kaut kādi lielie projekti tur varbūt vajadzētu būt struktūrai, kaut kādiem projektu vadītājiem, kompetentiem cilvēkiem no Rīgas domas, kas nāk un palīdz tiem lieliem investoriem. Bet tam zaļam koridoram vajadzētu būt visiem. Pretēji gadījumā, ja ir koridors, tad tikai kaut kādiem izredzētiem. Kas ir pārējie? Pārējais stāv un gaida, un tā statistika visa par projektu saskaņošanu, viņa, protams, nav par labu Rīgas domē. Protams, mēs saprotam, salīdzināt ar valsti, visvairāk ir projekti Rīga, attīstības projekti. Bet bez šaubām to vajadzētu vienkāršot, sakārtot, un tas ir atsevišķis tas, par ko bez šaubām mums vajadzētu runāt atsevišķi podkasta, bet pirmkārt birokrātijas mazināšana, otrkārt pilsētai vajadzētu iet pretī, dot roku investoriem, palīdzēt investoriem, veicināt, lai Rīga nāk investīcijas. Šeit mums ir konkrēti priekšlikumi, es negribu šobrīd runāt tā kopējiem vārdiem, ja šeit ir konkrēti priekšlikumi, ko un kā mums vajadzētu darīt, ko vajadzētu līdzfinansēt. Tas, protams, mums ir, bet es aicinu par šo varbūt runāt atsevišķi. Rīgā dzīvo gandrīz pusi no Latvijas iedzīvotājiem, un bezdarba līmenis Rīgā ir zemāks nekā dažos Latvijas reģionos, kā piemēram Latgalē vai Vidzemē. Oļeg, bezdarbu var samazināt investīcijas, kā mēs to labi zinām. Latvijā ir investīcija un attīstības aģentūra, kuras galvenais uzdevums ir piesaistīt investīcijas, bet vai tavuprāt, vai Rīgā ir kaut kāda stratēģija, vai Rīgā var izstrādāt savu investīciju piesaistes plānu, pamatojoties uz Rīgas prioritātēm, pamatojoties uz kaut kādām mērķu valstīm, ar kurām mēs varētu strādāt investīciju piesaistē Rīgai?
Es varu pateikt diezgan tās kritiski un skarbi. Rīgas dome nenodarbojas ar investīcijas piesaistē. Un ja daži tur no iepriekšējiem domas priekšētājiem pateikt, jā, mums ir vēsturiska loma, piemēram, Roche, Šveices kompānija atnāk uz Rīgu, nepateicoties, neskatoties uz to, ko Rīga nedara, viņi ienāk šeit. Ja? Viennozīmīgi vajadzētu stimulēt, bet stimulēt kā? Ļoti vienkārši. Palīdzēt ar projektu izstrādi, ar saskaņošanu, parādīt tiešām, ka pilsēta ir ļoti interesēta. Pēc tam, tāds, piemēram, gadījums, ņemsim, šeit ir zemes gabals, jūs plānojat būvēt, un jums stāsta uz sava zemes gabala. Jums vajadzētu pieviest blakus savam zemes gabalam vilkt Rīgas ūdens kaut kādi tur 500 metri, 1500 metri, tad Rīgas siltumu, tad siltumu vajadzētu pielikt, tad pēc tam vēl elektrību, visi pārēji tikli, un vēl uz tās ielas, kas ir blakus jūsu zemes gabalam, vēl uzliks Rīgas gaismas stabi. Un pie tā visa, kad jūs dabūjat atļauju būvniecību, jums vajadzētu samaksāt naudu infrastruktūras fonda, kas aiziet, es atvainojos, vēl zinu, kur. Bet viņi viennozīmīgi vajadzētu atgriezties pie jūsu zemes gabala. Un šeit, ja mēs varam runāt, ka, piemēram, tos, ka nāk kāda investora un stāsta, šeit būs tik daudz darba vietas, es izbūvušu ofisu, kur būs tur, piemēram, programisti, kam vidē alga ir lielāka nekā vidē alga valstī, ja mēs esam ļoti interesanti par nodokļiem, tad mēs varam tev pielikt blakus tīkli, mēs varam uz būvniecības laiku tev atbrīvot no nekustamā īpašuma nodokļa, 90% pilnībā nevar atbrīvot. Un mēs varam ar savām investīcijām veicināt, lai tu tiešām šeit investē. Savā laikā mēs runājam par to, ka varbūt man prasīja dažas IT kompānijas, varbūt Rīgas doma var kaut ko līdzfinansēt, lai notiek apmācība speciālistiem. Nav tik daudz, mums no vienas puses ir cilvēki, bet viņu vajadzētu apmācīt. Jā, varbūt mēs to arī varam izdarīt, bet pie nosacījuma, ka te cilvēki deklarējas Rīga un dzīvo Rīga. Tas ir viens no galvenajiem, ka rezultātā mums cilvēki atgriežas Rīgā, lai Rīga būs draudzīga rīdziniekiem, draudzīga cilvēkiem, draudzīga uzņēmējiem. Un tagad, ja runāt par investīcijas piesaiste, tas ir viens no tiem aspektiem. Ja? Tāpēc, ka visvairāk bažas par ko? Par birokrātiju. Par to ļoti lielo administratīvo slogu. Tāpēc cilvēki šobrīd investē tad minimāli. Protams, mēs saprotam ierobežojuši faktori, tas ir ģeopolitiska situācija, kādi mums ir kaimiņi, un tas, diemžēl, attiecības ir. Mēs paši sapratam uz kaut kādu nezināmo laiku, faktiski ne uz 1, ne 2 gadiem. Tas, protams, arī ierobežo investīcijas, bet papildus tām vai vēl vairāk mums vajadzētu radīt, ka mums ir ļoti labvēlīga vide investīcijas piesaistē. Rīga starptautiskajā arēnā. Ziemeļa Eiropa ir diezgan aktīva dažādu pasākumu rīkošanā. Savu vietu ir ieņēmušas mūsu konkurenti kā Stokholma, Tallina, Viļņa. Ja mēs paskatāmies uz tādiem starptautiskiem pasākumiem, kas notiek Rīgā, tad es domāju, viņi ir pietiekami daudz. Es varētu šeit kaut vai minēt pozitīvus mūzikas festivālu, Rīgas konferenci, Rīgas maratonu, kurš ir arī starp jau lielākiem Eiropas maratoniem, kā nišas festivāls varētu būt Ardok, dokumentālo filmu festivāls. Ko Rīga varētu darīt, lai šādu pasākumu būtu vairāk un lai aizvien vairāk eiropiešu un citu valstu iedzīvotāji Rīgu zinātu kā starptautisku pasākumu pilsētu? Skatieties, kultūras un sporta pasākumi. Visvairāk, protams, piesaistā tautu sporta pasākumi. Tāpēc jau uz koncertu Zicīvus vai kaut kāda pasaules mēroga zvaigzne brauc, tas ir uz 1 nakti cilvēki paliek šeit, varbūt 2 naktis. Ja šobrīd šeit notiek pasaules hokeja čempionāts un nākamgad Eirobasket, kur būs ļoti daudz cilvēki, tad viņi šeit pavada laiku. Viņi šeit pavada varbūt nedēļu, varbūt nedaudz vairāk, ja? Un tad, protams, viņam vajadzētu šeit ir restorāni, šeit ir viesnīca un tā tālāk un tā tālāk. Mums vajadzētu piedāvāt vairāki pakalpojumi, ja? Viennozīmīgi, un par tādiem projektiem vajadzētu mums cīnīties. Kultūras pasākumi, jā, vajadzētu būt arī vairāk,
Kāpēc mums ir, piemēram, izcili režiseri, mums ir, ņemsim to pašu Dailas teātru, cik viņš labi attīstās, ja? Kāpēc mums neņemt un neorganizēt šeit kaut kādu starptautisko teatrālu konkursu, festivālu? Kā Aviņonā, piemēram. Jā, mēs runājam savā laikā, es runāju par to starp citu Roiro Rūbeni, arī izcils speciālists, profesionāls. Kāpēc te norganizēt? Ja? Atbrauc, tas varētu būt jauni kaut kādi teatri, kaut kāda jauni izstudējumi, kaut kādas jaunas formas, tas nevar būt obligāti klasiska, ja? Bet jo vairāk šeit notiek, ja? Tie paši mākslas izstādes, tas visu var piesaistīt. Ja? Tāpēc tas ir viens no galveniem. Nākamais, ja mēs runājam par to savā laikā, mēs sākam no 16. gada tādu programmu, ka mēs līdzfinansējam vēsturisko ēku sakārtošanu, līdzfinansējam pie nosacījuma, ka to lielāko naudu iegulda īpašnieks. Un sanāk, ka mēs uz to finansējam kaut kur ap 1 miljonu. Un tad parādīs, ņemsim to pašu Alberta ielu. Ja paskatieties Alberta iela, šobrīd par pēdējiem dažiem gadiem visas mājas ir atjaunotas. Tur izņemot vienu māju, kas vēl gaida savu sakārtošanu. Un mēs redzam, ka Alberta iela nav liela, bet tur ir visvairāk turisti, tur vairāk staiga par šo ielu turisti nekā Rīgas iedzīvotāji. Ja man daži gadi atpakaļ bija kauns, ko viņi fotografē, un šeit ir viss zaļais iets, aizsarg tīkls, un kaut kas var nobrukt no šīs mājas, šobrīd tas ir tiešām mūsu jugendstila perle. Ja? Tad vajadzētu vairāk un vairāk radīt šo vide, lai uz šeit brauc turisti, ja būtu interese vēl šeit paliek. Ja? Protams, mums interese, lai vairāk ir kruiza kuģi, bet tā pašā laikā saprotam, ka tie kruiza kuģi, tie, kas nāk, viņi atstāja šeit maz līdzekli, viņi plāno paēst arī uz kuģa, ja, bet nopirkt kaut kādi magnetes un izdarālu, ja, bet tāpēc mums ļoti interesanti, lai ir tādi pasākumi, lai cilvēki brauc uz šeinu un paliek uz dažām naktīm. Sociālajie jautājumi. Vai tev ir redzējums, kā Rīga var vairāk palīdzēt pensionāriem, vientuļajiem pensionāriem, daudzbērnu ģimenēm un citām sabiedrības grupām, kuras varbūt šobrīd Rīgā dēļ ņemot vērā to dzīves dārdzību, šobrīd iespējams cīnās ar galvu savilkšanu? Protams, tev ir taisnība absolūti aktuāla problēma, tāpēc, ka mūsu sabiedrība novecojas, tas ir ļoti būtiski. Un, es gribu pateikt, ka mūsu Rīgas domas labklājības departaments strādā ļoti profesionāli, ir vairākas programmas, bet šeit galvenais es gribu pateikt, Rīgas doma nekādā gadījumā nevajadzētu pašam sniegt pakalpojumi. Vajadzētu ļoti būtiski sadarboties ar citām nevalstiskām organizācijām, kas reāli šobrīd notiek, vai tas ir Sarkanais Krusts, ir ļoti laba sadarbība, Samarišu biedrība, arī ir citas biedrības, un, piemēram, viens ir izcils cilvēks, mūsu dziedātājs Latvijā, Kaspars Markševičs. Viņš izcili organizē ne priekš senioriem, bet tas ir priekš bērniem, hiperaktīviem bērniem, organizē ārstu konsultāciju, organizē tādu apmācību, organizē viņam tādu brīvā laika pavadīšanu. Un to, ko viņš dara lieliski. Tiešām, ja būs vairāk tādi cilvēki kā Kaspars, tad es domāju, ka tiešām mums šeit situācija var mainīties. Ļoti aktuāla tēma vecļaužu pansionāti ģimenes tīpā. Viennozīmīgi šeit vajadzētu sadarboties ar privātiem parādīt. Ja? Un vēl viena no tēmām, tas ir veselības joma. Es gribu pateikt, ka mums ir 3 slimnīcas, tad otra slimnīca gimnastikas iela, kur vairāk specializējas uz traumām, tas ir dzemdību nams, skaidrs, un tas ir pirmā slimnīca, kas ir nosaukums slimnīca, bet reāli tas ir vislielākā poliklinika, vislielākā ambulatorija, ja? Un tur ir ļoti labi, ļoti moderni, nesliktāk kā Vācija operzāles, kopā operzāles ir 8, var taisīt jebkuras sarežģītas operācijas. Ļoti būtiski šeit ir sadarbība ar veselības ministriju, lai ir kvota uz dažām operācijām, ko var darīt, ja? Šeit faktiski ir mūsu stāsts un sadarbība ar veselības ministriem. Es arī šobrīd, ņemot vērā savu amatu, es nestrādāju Rīgas domu, bet es organizēju dažas tikšanas ar esošo ministru, ar Hasamu Abumeri, par to, ka tiešām
izmantojam šo infrastruktūru, kas ir izbūvēta pirmai slimnīcai. Mājokļu jautājums. Rīga ir viena no tām Eiropas pilsētām, kurā ir saglabājušās ārkārtīgi daudz koku ēkas, kas ir, protams, unikāls arhitektūras mantojums, bet tajā pašā laikā koku ēkas, kā mēs zinām, energoefektivitāte varēja būt daudz labāka, jo šīs mājas lielākoties ir celtas vairāk nekā pirms 100 gadiem. Un iedzīvotāji, kur dzīvo, piemēram, koku mājās, viņi maksā par apkuri droši vien stipri vairāk nekā tie, kur dzīvo mājās, kuras ir celtas šajā gadsimtā. Ņemot vērā arī to, ka ir veseli rajoni, kur mājas ir celtas padomju laikos, 60., 70., 80. gados, kad par energoefektivitāti īpaši netika domāts. Kādi varētu būt tie soļi, ko Rīga varētu darīt, lai iedzīvotājiem būtu mazāk rēķini par apkuri un lai energoefektivitāte būtu ilgspējīga? Ja runāt par koku apbūvi, tiešām Rīga var lepoties ar to, ka mums ir, runājot par pilsētas centru, izcils jugendstils un blakus ir koku apbūve. Papildus tam, ko tu teici, Oskar, par energoefektivitātes pasākumiem, jebkura koka mājas atjaunošana, teiksim, ekonomiski nav liederīga, tāpēc tu vari atjaunot, bet dabūt to naudu atpakaļ ir ārkārtīgi grūti. Ja? Tāpēc šeit vajadzētu arī būt kaut kādiem grantiem, atbalstam, lai privāti vairāk veicina koku mājas rekonstrukciju. Un, piemēram, sava laika, to ko es teicu par tam pašam vēsturiskam fasādam, mums bija tāda programma, un viņa šobrīd, es tā ceru, vēl darbojas. Ja tu atjauno koka māju un pieliek dekoratīvu apgaismojumu, tad tev ir nodokļu atvieglojums uz 5 gadiem 90%. Tas ir vislielākais atvieglojums, un priekšpilsētas centrā tas ir ok. Tas pats Forštāts, savā laikā mēs viņu saucam Maskavas Forštāts, tagad kaut ko aizmirstam vārdu Maskavas un paliek tikai Forštāts, tur arī ir ļoti daudz koka mājas un ļoti būtiski, protams, veicinātu sakārtošanu. Bet tas vairāk mēs runājam par tādu vēsturisku mantojumu. Lielākā daļa no rīdziniekiem dzīvo padomju laikus būvētas mājas. Oskar, tu pats brauc pēc tam, ka bijušais parlamentāris pa vairākām arī bijušiem PSRS valstīm, jā, un par projektiem, kas skar parlamentarismu, bet tu redzēji, ka faktiski ar šo visi PSRS valsti ir vienādi ar savu dzīvojumu fondu, kas ir būvēts padomju laikos. Šeit vajadzētu saprast vienu lietu. Lielākā daļa no tiem dzīvokļiem jau absolūti lielākā daļa ir privatizēta un ir privātīpašums. Un ieguldīt brutāli naudu privātīpašumam mēs nevaram. Tāpēc runa iet par to, ka vajadzētu būt grantiem, protams, vai tas ir Altuma, vai tas ir Eirofonde, kas līdzfinansē. Un vajadzētu atrast tādu mehanizmu, kas var tiešām veicināt un kompleksa veida renovēt šīs mājas. Tas, protams, ir energoefektivitāte, zem energoefektivitātes mēs runājam jumts, logi, fasāde, pagrabs, un papildus tam es gribu pateikt par inženieru tikliem, kas arī vairākam arī mājām novecojas. Es gribu pieteikt šo kā atsevišķu programmu, atsevišķu podcastu, un šeit es gribu pateikt vēl vienu lietu. Dienesta dzīvokli. Dienesta dzīvokli tiem, es patīšu tagad tā nedaudz birokratiski, tiem, kas pilda pašvaldības funkciju. Bet tie, kas šī vārda pilda pašvaldības funkciju, tas ir visi izglītības darbinieki, vienalga vai tie, kas skolotāji, bērnu dārza audzinātāji un tā tālāk. Tas ir pašvaldības policisti, tas ir visi, par ko mēs tikko runājam, sociāli darbinieki, un ja mēs varam viņiem piedāvāt, šeit ir vairāki priekšlikumi, kā to organizēt. Tas būtu jauna māju celtniecība, jeb esošo renovāciju pašvaldību. Nekāda gadījumā es negribu pateikt, ka lai Rīgas dome pati būvē. Nevajadzētu Rīgas dome būvēt. Tas būs atkal ilgāk, administratīvais resurs, dārgāk. Mums vajadzētu veicināt, lai privāti sāk būvēt. Lai privāti sāk būvēt, piedāvāt brīvos dzīvokļus. Es pateikšu vienu tikai, lai atstātu tādu intrigu priekš nākamā podkasta. Kāpēc Rīgas dome nevar ierēt dzīvokli pilsētas centra priekš saviem skolotājiem, medikiem, sociāldarbiniekiem, kultūras darbiniekiem, pašvaldības policistiem. Es domāju, tas ir ļoti labi, ja mēs piedāvām, mēs esam gatavi īrēt
tie dzīvokļi pilsētas centra. Tas nav obligāti, ka viņi atrodas tur klusē centra ap 200 metriem un tā tālāk. Tas varētu būt dažāda veida dzīvokļi. Ar to mēs vēl vairāk atdzīvinām pilsētas centru. Pilsētas centrs atsevišķa programma. Man liekas, tev, Oskar, nosauca tev vairākas programmas, ko mums darīt ar pilsētas centru. Ja? Bet tā galvenā problēma, kur ir tie cilvēki? Mums vajadzētu, lai cilvēki brauc dzīvot uz Rīgu. Tad, protams, mēs ar to atdzīvinām. Kafejnīcas, restorāni, vispār veikali un tā tālāk. Pretējā gadījumā mums strādā Pizza Alfa, un ar šo mēs beidzam. Jā, nu es tā nedaudz primitīvi to stāstu, bet par šo ir stāsts. Tāpēc par mājokli runājam atsevišķi, mums ir ļoti laba, kompetenta komanda, kas būs sarakstā, kas nāk un pretendē uz deputāta amatu, un kaut teoretiska bāze ar savām idejām no ekonomikas ministrijas, tā arī ar savām praktiskām zināšanām. Nu, šīs sarunas laikā tu sevi pozicionēji kā praktiķis, kā cilvēks, kurš vairāk dara nekā runā. Vai mūsu sarunas noslēgumā... Kaut gan mēs runājam ar tevi ilgi. Jā, taisnība. Vai šīs sarunas noslēgumā tu varētu nosaukt savas prioritātes, ja tevi uzrunātu kā nākamo Rīgas mēru? Ko tu būtu gatavs šo 4 savu valdīšanas gadu laikā izdarīt kā prioritārās lietas, lai Rīgas centrs atkal būtu dzīvs, lai atkal tajā pa Brīvības ielu brauktu tikai mašīnas, bet arī būtu cilvēki, un lai Rīga kļūtu par pievilcīgu vietu cilvēkiem dzīvošanai? Pirmkārt, es gribu pateikt, ka es uzskatu, ka rīdzinieki tas nav tie cilvēki, ko mēs nosaucam elektorāts. Tas ir instruments tikt pie tiem kresliem politikiem. Mēs esam tiešām kalpi. Un mūsu partijas nosaukums gods kalpot Rīgai. Tas nozīmē to kalpošanu. Mēs tiešām esam gatavi un gatavojot sarakstu uz vēlēšanu. Es skatos uz cilvēkiem, vai viņi patiešām ir gatavi kalpot rīdziniekiem, kalpot savai dzimtai Rīgai. Ko vajadzētu darīt? Ziniet, es ar teiciens, varbūt Rīgu vajadzētu šobrīd nomazgat. Viņi paliek pelekā, bez ambīcijām pilsētā, un šobrīd braucot pa citiem Latvijas pilsētām, no vienas puses man stāstā nevajadzētu salīdzināt Rīgu galvaspilsētu ar citam Latvijas pilsētām, vajadzētu salīdzināt ar citam pilsētām Eiropā galvaspilsētām. Piekritu, bet kāpēc tai pašā laikā, ja es braucu uz Valmieru, vai uz Cēsi, uz Siguldu, uz Jelgavu, visi tie salīdzinājumi nav par labu manai mīļai Rīgai. Tāpēc šobrīd vajadzētu tiešām atjaunot to Rīgas statusu, darīt tā, lai tie, kas šobrīd domā, vai viņam braukt un dzīvot pie Rīga, vai paliek dzīvot Rīgā, lai viņi saprot, jā, Rīga ir dzīvot labāk. Un nerunāt tikai par lieliem projektiem, protams, runāt par pilsētas centru. Protams, jebkurš no mums, ja viņš dzīvo pilsētas nomalē, viņam absolūti loģiski braukt uz pilsētas centru, pastaigāt, paskatīties. Ja? Šeit vajadzētu būt piedāvājumam, kā uz brīvdienam, tā uz svētkiem, ne tikai uz Rīgas svētkiem, kā uz svētkiem, tā arī katru darba dienu, lai viņam ir piedāvājumi. Mums vajadzētu domāt par apkaimiem, sakārtot tā, kas ir to, ko tu redz no sava loga, vienalga vai tu dzīvo Purcim vai Pļavniekos vai Jugla, nebojā to ainavu. Jā, nekaitina tev. Tas ir stāsts par pagalmiem, kur pēdējos gados nav investēt neviens eiro. Tas ir skats pašam mēkam, par ko mēs runājam, iekšpagalmiem tieši tā, jā. Tāpēc šobrīd šeit ir šis stāsts. Faktiski gatavojot programmu, mēs sāksim runāt par katru nozarē, izglītības nozarē, skolotāji, visi, kas strādā izglītība, sociālai darbinieki, drošība, lai tiešām mēs esam droši uz ielām. Kāpēc sanāk tā, ka šobrīd man vairāk un vairāk cilvēki stāsta tos, ka tu arī dzīvo pilsētas centrā. Nu, un pastaigājam. Un ko mēs redzam pa vakariem pilsētas centra? Ļoti daudz kebabu. Ļoti daudz kebabu, kur strādā tie, kas darbojas Volta un Bolta cilvēki.
Dažreiz tev nav īpaši omulīgi, ja? Tāpēc mums vajadzētu atgriezt savus ridzeniekus pilsētas centrā. Mums vajadzētu parādīt, ka Rīga, viņi ir ridzeniekiem, protams, pilsētas viesiem, bet viņi ir saviem pilsētniekiem. Pilnīgi piekrītu. Paldies par sarunu un uz tikšanos nākamajos podkāstos.